Šī ir pirmā vieta Ķemeru Nacionālajā parkā, kur pirms jau gandrīz 20 gadiem tika pirmoreiz iesēti dabisko pļavu augi, lai daudzveidotu toreiz tādu ļoti vienveidīgu pļavu. Un te mēs redzam rezultātu, ka tie augi ir ne tikai ieviesušies, nostabilizējušies, bet tie ir sākuši staigāt apkārt un no sākotnējiem nelieliem paraugu laukumiņiem, kur tika iesēti daudz, kas jau ir izklīdis pa diezgan plašu teritoriju, un tas ir pats labākais, kas var notikt pļavu atjaunošanā. Te ir zvaguļi, blaktenes, pļavas zeltene, daudz kas, tiešām daudz kas, un tā aina ir tāda priecīga. Šī ir tāda sausāka mala, tur, kur ir mitrāks, tur šie augi nevar, tur ir miežbrāls un citi mitro vietu augi, jo ar laiku arī mitruma režīms šeit ir mainījies. Taču kopumā tas rezultāts ir tāds priecīgs un izdevies, bet jāsaprot, ka tas paņem laiku. To nevar panākt uzreiz, ja teritorijā agrākā dabisko pļavu veģetācija ir bijusi iznīcināta. Te jau pa gabalu var redzēt to toreizējo sēšanas vietu, tas notika 2008. gadā. Vīgriezes ir iesētas, jo kaut kādu iemeslu dēļ dabiski tās te nebija sastopams, un arī šodien tās ir stipri maz. Un ar laiku patiesībā šādas vietas nes ar daudz pārsteigumu, ka mēs nezinām līdz galam izskaidrojumu, jo ir mazliet jocīgi, kādēļ tīruma blaktenē, kas kopumā ir diezgan sausa vieta augus, tik ļoti ir iepatikusies šī pamitrā pļava. Jā, tā ir sausāka mala, tomēr pamitra, bet tā jūtas pilnīgi laimīgi. Un pilnīgi var būt, ka nākamajos gados šeit sāks dominēt kaut kas pilnīgi cits. Tā tas pļavā notiek. Patiesībā sakot, šī ir ganība. Tātad šeit saimnieko taurgovs un zirgi, kas šo teritoriju apsaimnieko. Pļaušana bija pirmajos gados, bet tagad to ir nomainījusi ganīšana. Šogad lopi te vēl nav iestaigājuši, tādēļ viss ir tā labi un lekni saaudzis un nobradāts nav patiesībā nemaz. Tāpēc tā diezgan labi var novērtēt, kas un kā ir sanācis. Un šis te ir tas pirmais paraugu laukums, 3x3 metri, kur toreiz tika sēts, un tagad varētu teikt, ka to nevar faktiski atšķirt vairs no dabiskas palieņu zālēm raksturīgas veģetācijas. Šobrīd ir tas košākais laiks jūlijā. Pavasara pusē, kad augi sāk augt, protams, ir vieglāk saprast, kas īsti tai zālē slēpjas, taču šobrīd var baudīt ziedēšanu to, kas un kā ir sanācis.